sākuma. Nu, vienlaikus, ja mēs skatāmies uz Igauniem un jau aizējam uz tranzītu, viņi jau vairāk nekā pirms gada pieņēma vismaz lēmumu, tad paši ar savu uzņēmumu nevest tos graudus, un jā, viņiem tas ir radījis būtiskus zaudējumus. Viņi šo soli ir spēruši, vai arī mums tāds būtu jāspēr neskatoties uz tiem, ja mēs runājam par tranzītu, laikam ir aplēst 40 miljonu zaudējumi. Mums būtu jāiet, es domāju, secīgi. Mēs tūlītām valdībā skatīsim arī informatīvo ziņojumu, ko Zemkopības ministrija ir sagatavojusi. Un šobrīd šie pirmie soli, kas ir spērtas, neteikti, ka visas iespējas ir izsmeltas. Šobrīd viss runā tādās pozīcijās, kā visas tās iespējas Eiropas Savienības līmenī ir izsmeltas. Manuprāt, nē. Es teiktu, ka pēc 2 gadiem kara būtu bijis jābūt jau izsmeltām visām Eiropas. Bet es nezinu, ko darīt 2 gadus iepriekšējos, bet šobrīd valdība ir pieņēmusi tieši šādas lēmumus. Un ja tie būtu bijuši iepriekš pieņemt, varbūt šodien mēs nebūtu vispār šī diskusija šeit. Bet, ja mēs runājam par tranzītu, jūs abi runājat vairāk par importu, satiksmes ministrs šobrīd runā arī par tranzītu, vienlaikus premjeras saka, mums ir saistības ar Eiropas Savienību ļaut šo graudu nonākšanu Afrikas valstīs, lai neiestātos bats, vai ir jānonāk arī līdz tranzīta aizliegumam? Es domāju, ka tas būtu tikai likumsakarīgi, bet tur ļoti svarīgi būtu panākt kopīgu vienošanos, ja ne ar visu Eiropu, tad noteikti ar tām valstīm, kas robežojas, kurām šī tranzīta plūsma ir būtiska, un tas jau apgrūtinātu Krievijas graudu ceļu. Un, manuprāt, paļaujoties uz